Elektromobils Nissan Ariya nemaz nav ārija, tā drīzāk ir oda Nissan elektromobilitātei. Un šodien mēs brauksim ar ļoti īpašu Ariya modeli – Evolve Plus. Tulkojumā no angļu valodas Evolve nozīmē attīstību. Līdz šim tā saucās vislabāk aprīkotās Ariya automašīnas, bet Evolve Plus ir pieejams ierobežotā skaitā tikai ar lielāko 87 kWh bateriju un tikai ar e-force visu riteņu piedziņu. Īpaša dizaina diski, speciāla krāsa un vēl pa kādai sīkai ārējai detaļai liek šai arī izskatīties ekskluzīvākai nekā tie elektromobīļa varianti, kas atrodas cenu lapas pretējā galā. Tomēr man šķiet, ka lielākais iegūms no Evolve Plus komplektācijas ir atrodams automašīnas iekšpusē. Arī pēc zināmas laika atstarpes Nissan Ariya salons joprojām izskatās gana inovatīvs, it sevišķi viduskonsole, un šī daļa man ļoti patīk. Tur nav tās fiziskās pogas, bet taustiņi ir it kā ieslēpti tajā imitācijas panelī. Mērskala panelis un centrālais panelis jau varētu būt mazliet modernāki, bet gal galā automašīna nav iznākusi gluži vakar. Bet pats galvenais iegūms, protams, ir Evolve Plus komplektācija, un tas nozīmē, ka gan šī sēdekļu apdara, gan arī Alcantara apdara augšējā daļā ir standarta aprīkojums. Sēdekļi ar napa ādas apdari vispār pieejami tikai šai elektromobīļu komplektācijai. Nissan Ariya gluži tāpat kā vienkāršākais Nissan elektromobils Leaf ir aprīkots ar standarta braukšanas režīmiem, kuri jau ir kļuvuši par ierastu lietu. Tātad mums ir, kur ir drive modu taustiņš, un ko tad mēs redzam? Sports, standarts, eko un ziema. Jo paturēsim prātā, ka Ariya Evolve Plus ir pilnpiedziņas automobils, turklāt diezgan jaudīgs. Un, protams, mēs ar šo automašīnu varam braukt arī neaiztiekot bremžu pedāli, un tam mums ir domāta e-pedāla funkcija. Enhance pakotnē iekļautā ProPilot Assist sistēma ļauj ieslēgt daļēji autonomu elektromobīļu vadību. Es lieliski apzinos, ka bez tā var iztikt, bet man joprojām patīk tā transformējumā, elektriski bīdāmā Nissan Ariya viduskonsole. Piemēram, es tagad gribu ieslēgt e-pedāla funkciju, bet man liekas, ka tas taustiņš pa tālu. Nav problēma. Es nospiežu podziņu un paskatieties, viduskonsolīti mums aizbrauc tālu uz priekšu, gluži tā kā tādā limuzīnā. Tagad es varu atbalstīt elkonu un hop, nospiest e-pedālu, un tālāk mēs braucam bez bremžu pedāļa. Evolve Plus ir arī no 225 līdz 290 kW paaugstināta jauda. Tie ir gandrīz 400 zirgspēki, kas saīsina pātrinājumu līdz 100 km/h līdz 5 sekundēm. Ātri vai netik ātri, bet Nissan Ariya ir viena no nepiespiestākajām elektroautomašīnām tirgū. Tas nozīmē to, ka ar automobīli ikdienā ir ļoti viegli braukt. Arī tiem cilvēkiem, kas varbūt drusku baidās no lielām automašīnām. Tas ir tāpēc, ka mums ir īsts pārkars, relatīvi kompakti izmēri, pret kopējiem parametriem. Mums ir liels stiklojuma laukums un galu galā ir arī papildus atpakaļskata kameras funkcija, ka mēs varam dabūt platformātu bildi spogulī pārslēdzot šo mēlīti. Nissan Ariya pilnā cena ir gandrīz 65 000 eiro, taču ar atlaidi 58 500 eiro pirms valsts subsīdijas elektromobīļiem piemērošanas. Nissan izpratnē Ariya ir gandrīz vai premium elektromobīls, un vai tam ir kādi pierādījumi? Daži ir. Piemēram, šeit ir elektriskas stūres rata regulēšana, ko Nissan automašīnās laikam nesastapsim pārāk bieži, un jāsaka, ka daži no Nissan konkurentiem līdz šādai ekstrai laikam ir tikuši tikai šogad. Vienlaikus Nissan Ariya Evolve Plus ir viens no tiem elektromobīļiem, kurā tīri labi ir būt tikai pasažierim. Ar laiku es esmu sapratis, ka Ariya ir kaut kas arī ļoti limuzīnisks, lai gan tas ir elektrisks crossovers. Un, gods kam gods, protams, ka pie stūres sēdēt mums ir visinteresantāk, bet šajā automašīnā, tīpaši Evolve Plus, ar visiem tiem kontrastiem un krāsām, man laikam patīk to automobīlu novērot no šīs pozīcijas. Ko lai saka, Nissan Ariya varbūt vairs nav līderis pēc tehniskajiem parametriem, taču joprojām tas ir crossovers, tam ir pilnpiedziņa, tam ir inovatīvs, varbūt pat avangarda salons, un šajā komplektācijā arī ļoti labi apdars materiāli. Tieši pateicoties tiem, Ariya, tīri teorētiski, joprojām ir Nissan flagmanis, tāpēc, ka šeit salonā ir lietas, kādas jūs neatradīsiet pat visdārgākajā Nissan X-Trail.